Pēc klusās mūzikas koncerta piekdienas vakarā sestdien festivāls Rodam Raunas novadā turpinājās Drustos. Ik gadu šā pasākuma ietvaros tiek godināts kāds produkts, kas tiek audzēts vai ražots Raunas pusē. Šogad kārta bija pienākusi zivīm. Drusti mums ir tāda zilo ezeru zeme, kā mēs dažreiz sakam, līdzīgi kā par Latgali dažreiz teica. Jo ir vismaz 22 lielāki vai mazāki ezeri Drustos un dīķis jau nemaz neviens vairs neskaita. Un cilvēki arī šajos ezeros makšķerē, liek tīklus. Ja ir ezers, tad ir arī zivis. Raunas novada mājražotāju tirdziņā piedalījās zemnieku saimniecības Tur Ariešas, kas nodarbojas arī ar zivu saimniecību. Pie mājas ir dīķis, kur interesantiem ir iespēja makšķerēt dažādu sugu zivis. Šūdeņi ir pie mājas, zivis aug. Baigot izniecību neizējām, makšķernieki vairāk. Kādas zivītes tad tur aug tajā dīķī? Līņi, asari, karūsas tādas, principā ezera viņas tādas hibrīdi vispār garšīgas ir tādas, ne sarkanas, ne baltas pa vidu, bet labas. Kas tad top no tām zivītēm? Šodien bija žāvētas zivis, vakar žāvējām, bet laiks augsts, tad to ķeršana bija tā kā bija, neiznāca visiem saķert. Mājražotāju tirdziņā bija iespēja iegādāties produkciju, kas festivāla ietvaros tika godināta arī citus gadus. Sevi pārstāvēja gan piensaimnieki, biškopļi, gan arī zemeņu audzētāji. Kas reklamēs savu produktu, ja ne mēs paši, tas ir konkrēti novads un mēs paši tirgotāji. Un svešā produkcija no Ķīnas jau tā ir pārpārēm, un mēs esam priecīgi, ka šeit kolēģi piedalās savu produkciju, un mēs, protams, ar savējo, kas ir visa tikai 100% pašražota produkcija. Katram novadam vajag savus svētkus, un šeit vēl tā kā ir ar tēmu, vai ne, tas, es domāju, tas ir ļoti apsveicami. Tas ir jāizmanto, visi mazie tirdziņi tomēr ir vietējā produkcija, savi iedzīvotāji, viss savu preci pareklamēt. Gandarīti par iespēju satikt vietējos ražotājus bija arī Drustu pagasta iedzīvotāji. Viss sapīt zivtiņas, odziņas. Jā. Lašu asaku var nopirkt, un rupmaizīt un sieru, viss, kas pienāks pensionāriem. Ļoti patīk. Jā. Jauki vienu gadu Drustos tas lielais pasākums, otru gadu Raunā, tā kā viss kārtībā, jauki. Festivāla ietvaros zivis varēja ne tikai iegādāties, bet arī nogaršot īstu Drustu pusē vārītu zivju zupu. Galvenais produkts zivs ir, tas ir galvenais, vairāk jau nekā nevajag pārāk piedāvāt ar. Drustu pusē, kas ir tās zivis, ko liek zupā? Te mums ir vietējās zivis, pēc sakot, karūs, līdakas, asari, Tās ir galvenās produkcijas mūsu pusē. Svētki Drustos turpinājās visas dienas garumā ar pašdarbinieku koncertu estrādē un dažādām aktivitātēm muzejā un bibliotēkā. Diena noslēdzās ar skaļās mūzikas koncertu un balli Drustu estrādē. Nākamgad lielā tirgošanās un svētku balle notiks Raunā. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja nobalsot, kāda tēma nākamvasar varētu tikt godināta festivāla ietvaros. Vai tas būs koks, mals vai maize.